3.9 bija pamatjautājumi, un ja 3.8 viens pienāca klāt sakarā ar ugunsgrēku par dzīvokli un par grozījumiem Smāras pagastā par apkures tarifu. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi par dienas kārtību? Ja jautājumu iebildumu nav, tad spiež pogu sākt. Lādē. Tā. Salādēja. Tā. Spiež pogas balsošanu. Vajadzētu būt. Tā. Mums nepiedalās Silza, Gotfrīda, Motis, Liepiņš un Imants. Tad pāri esam nobalsojuši, spiežu pogu, slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par dienas kārtību. Paldies! Sākam pirmo jautājumu par saistošiem noteikumiem par grozījumiem Tukuma novada domas 23. gada 30. marta saistošies noteikumos numur 6 par Tukuma novadā pašvaldības nolikuma izdošanu. Lūkšu Normundu noziņot. Labrīt, paldies! Grozījumu projekts pašvaldības nolikumam, un šis saistošo noteikumu projekts ir sagatavots tādēļ, ka kopš iepriekšējo grozījumu veikšanas ir pieņemti lēmumi par vairāku pašvaldības institūciju vai nu likvidēšanu, vai reorganizāciju, vai arī nosaukumu maiņu, līdz ar to arī attiecīgās izmaiņas tiktu iekļautas pašvaldības nolikumā. Tātad tiek izslēgta no nolikuma Vānas sākuma skola kā iestāde. Tukuma speciālās izglītības iestādē tiek mainīts nosaukums uz Tukuma novada pamatskolas Pārni. Tāpat tiek izslēgta kapitāla sabiedrība Sijā Krants, kas ir reorganizēta, sadalot, jā, un arī attiecīgi ir tehnisks grozījums, jo ir svītrota atsauce uz pašvaldību likuma attiecīgo pantu saistošo noteikumu izdošanas pamatojumā. Tā kā lūgums apstiprināt sagatavot to saistošo noteikumu projektu redakcijā, iebildumi vai viedokļi no sabiedrības nav saņemti sabiedriskās apspriešanas procesa gaitā. Tā kā paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi, iebildumi? Komitejā skatījāmies, ja iebildumu nav, tad uzsākam balsojumu. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par saistošiem noteikumiem par Tukuma novada simboliku. Un lūkšu Daci Adiņu nokomentēt. Tātad Tukuma novadu veido 21 pagasts un 2 pilsētas. Un no šiem 9 pagastiem un abām pilsētām ir sava simbolika. Divās komitejās mēs esam diskutējuši un nonākuši pie gala varianta par simbolikas kārtību, kādā tā izgatavojam un lietojam. Un 12 pagastiem vēl nav izstrādāti ģērboņi, un līdz 25. gada vasarai ir iecerēts izstrādāt ģērboņus arī pārējiem 12 pagastiem. Šie saistošie noteikumi nosaka novada simbolikas karoga, ģērboņa, grafiskās zīmes un logotipa himnu aprakstu, to lietošanu, kā arī izmantošanu komerciālos nolūkos un atļaus izsniegšanas kārtību. Lūgums apstiprināt pašreizējo Tukuma novada simboliku. Tā mums bija kopēdējā komitejā par Lapšiem pagastu simboliku par šiem jūrciemiem. Sazinājos, biedrībai nav pretenzijas, jā, izmantojam un iekļājam savas saistojušies noteikumos. Vai ir vēl kādi jautājumi, iebildumi? Ja, kā jau Dats teica, būtu labi, ja mēs varētu līdz nākamās vasaras beigām vidums sagatavot tā, lai visiem pagastiem būtu savas ģērbonis. Iedzīvotāji diezgan aktīvi iesaistās konstruktīvās vadlūkas, aizpildījušas rākas, mēs jau skatījāmies. Man liekas, ir katras vietas kaut kāda
piederības un tāda patriotismu pazīme, man liekas, lokāli, jā. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi, iebildumi? Ja nav citu priekšlikumu, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies, pārējām pie nākamā jautājuma par saistošiem noteikumiem par reklāmas izkārtņu un citu materiālu izvietošanu publiskās vietās Tukuma novadā. Tā man ierakstīts, ka Normunds ziņo. Jā, paldies. Jā, tātad sagatavots ir saistošo noteikumu projekts, kas ir skatīts divās komitejās, Tautsaimniecības teritoriālās attīstības komitejā un Finanšu komitejā. Ar Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komitejas decembra lēmumu šis noteikuma projekts ir nodots sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Un šī sabiedrības viedokļu noskaidrošanas procesa gaitā ir saņemti 4 viedokļi. No tiem viens viedoklis ir par jautājumu, ar kuru precizē saistošo noteikumu projektā noteikto par mirgojošām gaismas reklāmām. Savukārt trijos viedokļos bija izteikti priekšlikumi attiecīgu saistošo. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Varam pie nākamā jautājuma par saistošiem noteikumiem par medībām Kandavas pilsētā izdošanu. Lūkšu. Norman, lūdzu. Jā, paldies. Tātad, jā, kolēģi, paradoxālā kārtā izrādās, ka arī Kandavas pilsētā ir teritorijas, kurās ir iespējamas medības. Un līdz ar to ir sagatavots attiecīgs saistošo noteikumu projekts. Šis projekts arī ir ticis nodots sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Noteiktajā termiņā sabiedrības viedokļi nav saņemti. Līdz ar to janvāra Tautsaimniecības teritoriālās attīstības komitejā tika lemts saistošo noteikumu projektu virzīt apstiprināšanai domas sēdē, tā kā lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Jā, kā jau komitejas skatījāmies, tad Kandavai šis pieguļošās teritorijas, kas skaitās pilsētas robežās, kad ir problēma ar šiem meža zvēriem. Un pieļaut, ka mums varbūt nākotnē palielināt Tukuma pilsētas robežu varētu būt līdzīgs satura. Arī ir noteikts, ka saistošos noteikumus un to paskaidrojumu raksta, izsludina un publicē oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Līdz ar to pašvaldībai vairs nav kompetences noteikt citu publicēšanas vietu, kā iepriekš bija noteikts likumā. Un tādēļ šie noteikumi būtu jāatceļ. Tā, vai kolēģiem kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumu nav, tad uzsākam lūdzu balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par grozījumiem Tukuma novada domas 23. gada 26. janvāra noteikumos numuru 3 par Tukuma novada pašvaldības darba reglamentu. Arī lūkšu Normundu noziņot. Paldies. Tātad grozījumi ļoti īsi un nelieli. Jāgroza ir viens punkts, svītrojot vārdus un personāla juridiskās nodaļas nosaukumā. Tur ir palicis vēl vecais juridiskās un personāla nodaļas nosaukums šajā dokumentā. Tā arī visu grozījumu būtība lūgums atbalstīt lēmumu projektu kā sagatavots. Vai kolēģiem kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma
Par vienam izglītojumam nepieciešamām vidējām izmaksām Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs 2024. gadā. Tad skatījāmies Finanšu komitejā pēc aprēķiniem iznāk vienam bērnam no 1,5 gada līdz 4 gadu vecumam, tas ir 360,88 eiro. Un bērnam, kas iet šo te obligāto sagatavošanu, jeb 5-gadnieks, 6-gadnieks, šis summa ir 221,49 eiro. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumu iebildumu nav, tad lūgums būtu nobalsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pāriem pie nākamā jautājuma par pašvaldības atbalstu apmēru Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām privātajām pirmskolas izglītības iestādēm programmas īstenošanai 2024. gadā. Arī šo jautājumu skatījāmies Finanšu komitejā un privātam bērndārzam Ķipars. Šī summa ir, kā jau iepriekšējā lēmumā minējām, 360,88 eiro. Tāda pat arī ir Sijā Brīnumkidam. Un Tukuma tautas skolai šī summa ir 180,44 eiro. Un kopumā šim te iestādēm gada griezumā ir paredzēts apmēram 319,938 eiro. Ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Kaspars nepiedalās balsojumā. Tā, slēdz balsojumu. 15 esam nobalsojuši par un Kaspars nepiedalās. Tā, paldies, pārējām pie nākamā jautājuma. Numur 11 par pašvaldības atbalstu privātās izglītības iestādes Tukuma alternatīvā pirmskola izglītojuma mēģināšanai 2024. gadā. Tad arī šis jautājums tiks skatīts Finanšu komitejā. Un lēmuma projekts ir sagatavots, kad bērns no 1,5 līdz 4 gadu vecumam mēs atbalstam ar eiro 17 dienā uz vienu izglītojumu. Obligātās izglītības vecums pirmskolai ir pat iznāk mums 3,40 uz vienu izglītojumu. Un daudz bērnu ģimenēm, bērniem ar invaliditāti vai bērniem, kas slimo ar celiakiju, ir 2,75 dienā uz vienu šo te bērnu. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Tas tikai papildinājums par to, ka šie noteikumi tagad ir spēkā līdz 30. jūnijam. Paldies, Mārtiņ, par precizējumu. Kur mēs pārskatām tajā laikā, tad vispār izmaksas un šos te pabalstus visiem novada pirmskolas izglītojamajiem, un tad visticamāk būs nākamais lēmums. Jā, nav uz pilnu gadu, ir uz pusgadu. Tā, vai vēl ir kādi jautājumi, precizējumi? Ja nav citas versijas, tad lūdzu uzsākam balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā par atbalstu Tukuma mūzikas skolai Valsts kultūra kapitāla fonda mērķprogrammu konkursu projektu īstenošanā. Skatījāmies Finanšu komitejā. Ir mūzikas skola sagatavojusi ir pieteikumu konkursam un grib iegādāties mežragu par summu 1565 eiro. Un, ja būs nepieciešams, tad atlikšo daļu seks no šiem te maksas pakalpojumu līdzekļiem. Ir lūgums atbalstīt projektu
jo šīs naudiņas kultūra kapitāla fondā ir maziņas, bet skolas cenšas vismaz kaut kādā veidā papildināt savas materiālo bāzi. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumu iebildumu nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Tā visi esam nobalsojuši par. Paldies pāriem. Pie nākamais līdzīgs jautājums par atbalstu Enguras mūzikas mākslas skolai kultūra kapitāla fonda mērķu programmu konkursam. Tad arī sagatavots lēmumu projekts. Finanšu komitejā skatījāmies. Enguras mūzikas skola grib iegādāties digitālās klavieres 1300 eiro vērtībā un arī tāpat tās lēmuma projektā sagatavots, kad atlikušo naudu, ja būs nepieciešams projekta realizācijā, tiks sekts no skolas maksas pakalpojumu līdzekļiem. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumu, iebildumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies pāriem. Pie nākamā jautājuma par atbalstu Kandavas mākslas mūzikas skolai, arī kultūra kapitāla programmas realizācijai, arī finanšu komitejā skatījāmies. Lēmuma projekts ir sagatavots Kandavas mūzikas un mākslas skolu vēlas iegādāties arī digitālās klavieres, bet summa ir lielāka, 2290 eiro, un šeit paredzēts līdzfinanses realizācijas gadījumā būs nepieciešams 490 eiro papildus, lai nosaka pašvaldības daļu. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja iebildumu nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši pār. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma par projektu pieteikumu jaunaudžu retināšanu Tukuma novada pašvaldībai piederošos mežu platībās 2024. gadā. Arī šo jautājumu skatījāmies finanšu komitejā. Ir iespējams iesniegt projektu pieteikumu, lai sakoptu mūsu īpašumu esošās jaunaudas, un vēlme mums ir to izdarīt 25,67 hektāru platībā. Atbalsta intensitāte ir 60% mēs varam dabūt no šīm te ladu naudām, un 40% ir pašvaldības finansējums, kas mūsu gadījumā būtu 4517,92 eiro. Lūgums būtu atbalstīt, jo mums ir šis meža platības, un mums tikai vajadzētu arī pienācīgi kopt. Un tā tad nav liela nauda, bet vismaz ir iespēja par šo naudu kaut ko sadarīt un sakopt. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma par detālu plānojumu projektam zemes gabaliem Jumpravas pļavas, Tukumā un Tumas pagastā. Detālu plānojumu. Lūdzu, Normundu noziņot. Paldies. Tad ir sagatavots detālu plānojuma projekts. 13 zemes vienībām. To kopā sauc par Jumpravas pļavām. Teritorija ir 23,7 hektārus liela. Atrodas gan Tukuma pilsētas, gan Tumas pagasta teritorijā. Un šajā teritorijā paredzēta dzīvojamo ēku būvniecība, tā kā ir sagatavots attiecīgs detālu plānojuma projekts. Skatījāmies Tautsaimniecības un teritoriālās attīstības komitejā un atbalstījām, līdz ar to lūgums arī atbalstīt domas sēdē. Lēmuma projekts paredz, ka
tiek noteikts apspriešanas termiņš 4 nedēļas. Informācija par publisko apspriešanu tiek publicēta gan teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, gan pašvaldības internetu vietnē, gan pašvaldības informatīvajā izdevumā. Atbildīgā, protams, attīstības nodaļa par šī lēmuma projekta īstenošanu. Tā kā lūgums atbalstīt. Paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu uzstākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par grozījumiem Tukuma novada domas 21. gada 25. augusta lēmumā par komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām nolikumu un lūkšu Daci Adiņu noziņot. Tātad mums ir izveidota komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un ir saņemts iesniegums no vienas locekles, lai viņi atbrīvo no komisijas pienākumu izpildes lielās noslodzes dēļ, ka nespēja savienot ar pamatdarbu. Tāpēc lūgums ir izdarīt grozījumus nolikumā par komisijas darbam ar sabiedriskām organizācijām nolikumu un sastāvu apstiprināšanu un izdarīt grozījumus, kad skaitlīt 14 nomainīt uz 13. Jā, pareizi. Lidmašīnā pa 13 tā rinda nav. Jaunu vietā neliekam, tad paliek komisija 13 cilvēku sastāvā. Pašlaik viens iesniegumu nav uzrakstījis. Vai ir kādi kolēģiem jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par grozījumiem Tukuma novada domas 21. gada 25. augusta lēmumā par īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas nolikumu un komisijas sastāvu. Tātad arī šeit mēs jau skatījāmies Finanšu komitejā. Pamainās tas, ka Silvija Rapkeviča kļūst par komisijas locekli. Inga ir komisijas priekšsēdētāja vietniece. Un arī ir viens iesniegums par to, ka nevar ar darba pienākumiem savienot šo te komisiju. Tad komisija mums paliek 7 cilvēku sastāvā. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājumiem par grozījumiem Tukuma novada domas 22. gada 26. janvāra lēmumā par grozījumiem Engures pagasta iedzīvotāju konstitutīvās padomas sastāvā. Tātad Finanšu komitejā skatījāmies, šeit izmaiņas ir lielākas. Šeit no konstitutīvās padomas sastāva izslēdzam 4 cilvēkus. 2 iekļaujam. Un tātad komisija paliek, ja konstitutīvā padoma paliek 13 cilvēki, jā? Nē, 15 cilvēku sastāvā. Mēs tādu praksi sākotnēji atļāvām, korējiem ļāvām visiem pieteikties, un tagad mainām. Es nezinu, droši priekšdienām pie tā ir jāpiedomā, bet ja mēs vienā vietā esam tā ļaujuši darīt, tad droši vien, kad pašlaik ieturam to stilu līdz galam. Tā, ja jautājumu iebildumu nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu.
visi esam nobalsojuši par. Paldies! Tad nākošais ir par grozījumiem Tukuma novada domas 21. gada 27. oktobra lēmumā par Tukuma novada pilsētas iedzīvotāju konsultācijas padomes sastāvu. Tātad šeit saņemts ir iesniegums no pašas konsultatīvās padomes vadītāja par vienu personu, kuru ierosina izslēgt no šīs konsultatīvās padomes un sagatavots attiecīgi arī lēmumu projekts par šīs personas izslēgšanu. Tad Tukuma konsultatīvā padome paliek par vienu cilvēku mazākā sastāvā 18 cilvēki. Mēs vienīgi domājam, mums augšā rakstīts ir 19 cilvēki, tad mums droši vien ir jālabo. Lelde. Nē, ir. Tad vienu izslēdzam 18. Tur vēl ir. Svītros. Jā, tad ir 17. 13, 14, 15, 16. Jā. Un pēc tam dažādiem esam dēļ svītos formulējumus. Pieklēgušies bija 19, palikuši 16. Ja nevajag neko labot, tad mēs tīri tehnisku darbu izdarām, izslēdzot šo cilvēku no konsultatīvās padomes. Ja iebildumu jautājumu nav, tad lūgums būtu uzsākt balsojumu. Normunds pazuda. Tā tad bez viņa slēdzu. Es gaidīju tā. 15 ir nobalsojuši par. Paldies. Normund, piedod, nepaspēju. Mēs pusi jautājumu esam izskatījuši. Priekšlikums varbūt paņem pīpauzi, jo tur aiziet nākamais bloks par īpašumiem.
Pirmā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūmiķu lauks Lampas pagastā atsavināšanu. Tad skatījāmies arī Finanšu komitejā. Īpašums ir neapbūvēts lauksaimniecības zeme, 12,35 hektāri, un sākuma cena tiek noteikti 122 000 eiro. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Inga. Slēdzu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma Slaviņas 1 Slams pagastā atsavināšanu un izsoles noteikumiem. Arī par šo jautājumu skatāmies Finanšu komitejā. Tātad arī šis īpašums ir novērtēts arī neapbūvējamu zemes vienību, kopējo platību 1,31 hektāru, un nosacītā sākuma cena ir 9900 eiro. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu īpašums Pils iela 4, dzīvoklis 1, otrās izsoles noteikumiem. Skatījāmies arī Finanšu komitejā. Minētais dzīvoklis ir 85,3 kvadrātmetri un nosacītā sākuma cena 17 200. Tātad no pirmās izsoles esam 20% atlaiduši. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nedzīvamās telpas numur 7 Apiņu iela 8 Kandava nomas tiesību izsoli. Arī šo jautājumu skatījāmies komitejā. Ja iepriekšējās izsoles iet tā kā elektroniskajā izsoļu portālā, tad šī izsole notiek uz vietas Kandavā. Tas ir par slaveniem šķūnišiem, 6,8 kvadrātmetri. Izsoles sākuma cena €10 par kvadrātmetru. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūgums uzsākt balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nedzīvamās telpas numur 5 Jaunā iela 9 Smārdē nomas tiesību izsoli. Tad kādu laiku atpakaļ jau bija šim telpām izsoli, šim telpām nepieteicās. Pašlaik ir gribētāji, kas vēlētos šis telpas izsolīt. Tad par tādu pašu cenu, kā bija pirmā reizē, tad ir noteikti sākuma cena €1 par kvadrātmetru mēnesī. Un attiecīgi izsoles gadījumā jāmaksā arī komunālajiem maksājumi par minēto telpu. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūgums uzsākt balsojumu.
Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā pašvaldības zemes vienības Zariņi. Lestenes pagastā Tukuma novadā nomas tiesība izsoli un izsoles noteikumi. Tad arī šeit skatījāmies Finanšu komitejā. Sākuma cena ir noteikti 501 eiro bez PVN. Un daļa no šī gabala apmēram 3 hektāru platībā. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ir pieteikšies, bija izlikts paziņojums pārvaldē un pieteikušies ir 2 šie te pretendenti. Ja iebildumu nav, tad uzsākam balsojumu. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma 27. par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvumās telpas Alīnas iela 6-2 atsevināšanu. Tātad esam saņēmuši iesniegumu no cilvēka, kas lūdz šo īpašumu atsevināt. Un nosacītā sākuma cena ir 17 684,25 eiro. Pēc tad būs lēmums, tad nekustamā īpašuma nodaļa sazināsies ar cilvēku, cik ilgā laikā viņš vēlas šo darījumu veikt. Mēs parasti pēdējos slēdzam uz šiem 60 mēnešiem uz maksimālo laiku, bet ir cilvēki, kas savus pienākumus izpilda ātrāk. Pēdējā laikā tad pozitīva tendence. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja jautājumu iebildumu nav, tad lūgums uzsākt balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvumās telpas draudzības 14 viesatās atsevināšanu. Tātad arī ir saņemts iesniegums no cilvēka un ir noteikti šī sākuma cena draudzības 14 viesatās dzīvoklim. Sākuma cena ir 1281,50 eiro. Es zinu, šeit pašai īpašumā mēs izsolām arī citas pašvaldības īpašumus. Tur, man liekas, 2. 3. izsolījums kaut kā ar izsolēm šajā mājā tur nevedās. Vai kādi jautājumi, iebildumi par šo? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Tā, paldies. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā par automašīnas Mercedes-Benz Varios 818, reģistrācijas numurs J7916, noņemšanu, uzskaits un nodošanu Ukrainas sabiedrības vajadzībām, jeb nodošanai Ukrainas karavīriem. Tad skatījāmies arī šo jautājumu Finanšu komitejā. Automobīls ir novērtēts. Vērtējums no servisēta vērtētāja ir 3,5 tūkstoši, bet priekšlikums ir noņemt no uzskaits, jo remonts šai automašīnai ir ļoti dārgs. Mašīna varbūt pēc gada nav tik veca, bet stipri nolietot, tā kā neatmaksājās veikt tur kaut kādas remonts, lai iziet tehnisko apskatu. Mašīnā pusgadus jau stāv Dosafā saimniecības daļā. Lūgums būtu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, lai mēs šo automobīlu varētu atdot tālāk Ukrainas sabiedrības vajadzībām. Vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Jā, divi busiņi. Tā, uzsākam balsu. Remontās vēl, lai atdotu, vai tādu kā
Nē, tie, kas ir gatavi viņu aizzīt, viņi vismaz saliks tā, lai viņš ir tehniski visām bremzēm un tām lietām. Ja arī būs vajadzīgs, tad sametinās kaut kādas kritiskākās vietas, bet bez milzīgiem ieguldījumiem. Tā pieredze rāda, ka tās mašīnas tur ar mainīgām sekmēm varbūt mēnesī tur iztur. Tas jau ir labs rādītājs vienu otru pat īsāk. Jā, dažādi. Kaut kas apstājās. Dace nav, Inga? Nē, otra dace. Divdesmit Tā, paldies, slēdzu. Tad visi esam atbalstījuši. Pārējām pie nākamā jautājuma. Jautājums līdzīgs ir arī automašīna busiņš Mercedes-Benz Sprinters 308. Šeit mašīna ir stipri vecāka un lēmums sagatavots ir līdzīgi, jo neatmaksājās tur ieguldīt līdzekļus, lai mēs viņu eksploatētu ikdienā. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūgums uzsākt balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Un 31. jautājums par automašīnas Volkswagen Transporter T5 reģistrācijas numurs JL 1174. Arī noņemšana uzskaits un ziedošana Ukrainas sabiedrības vajadzībām. Lēmums Finanšu komiteju tika sagatavots kā papildu jautājums, bet mēs viņu izskatījām. Tad tirgus atlikušā vērtība ir 400 eiro. Mašīna ir 2006. gada un arī ir tādā tehniskā stāvoklī, kad ieguldījumi, lai viņu savest kārtībā, ir lielāki nekā. Tāpēc sagatavot šāds lēmums par šīs automašīnas nodošanu Ukrainas sabiedrības vajadzībām. Ja nav jautājumu iebildumu, tad lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par ziedojumu pieņemšanu Lestenes muzeja būvniecībai. Tātad esam saņēmuši no Daugavas Vanagu centrālās valdes pārstāvniecības Latvijā 65 000 eiro ziedojumu. Mērķis ir šis te muzejs, kas top pie Lestenes brāļu kapu kompleksa. Un mums nepieciešams domas lēmums, lai šo summu mēs varētu pieņemt. Vai kādi jautājumi, iebildumi? Ziedojums ir konkrētam mērķim, Lestenes muzeja būvniecībai. Ja jautājumu, iebildumi nav, tad lūgums nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamām par grozījumiem Tukuma novada domes 23. gada 28. oktobra lēmumā, respektīvi lēmums par štatiem. Finanšu komitejā visi šie štati tika izskatīti. Ir mazinājumi attiecībā arī uz ugunsdzēsējiem, vienkārši pāriem uz stundu likmēm, kuri brīvprātīgie bijuši Engures novadā. Mainām šo te energo speciālistus būvu inženieri, jo Ruslans arī šo darbu tādā veidā dara, un mēs varam pat celt kapacitāti arī attīstības nodaļā.
Visas izmaiņas skatījāmies, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu iebildumu nav par sagatavoto lēmumu projektu, tad lūgums uzsākt balsojumu. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā lēmuma.
Tā 24. gada 19. janvāra rīkojuma par pagaidu dzīvumās telpas ierādīšanu. Inga varbūt zina sīkāk, es tur apstākļus līdz detalizētam sīkumiem nezinu, bet ir bijis ugunsgrēks un cilvēks ir pārvietots. Man šķiet, tas kaut kāds trešais gadījums, kad līdz domas sēdē ir bijis šāds rīkojums par pašlaik. Tas ir Matkolē. Centrā bija tajā daudzdzīvokļu mājā. Bija, jā, un viņai tur ir tāda vācēji. Bet pašlaik cilvēkam dzīves apstākļi visi ir nodrošināti un tā kā problēma ir atrisināta un sakārtot. Bet viņi tad ir aizvest uz tiem viedumiem? Pašlaik, jā. Tur droši vien kaut ko kārtotāji mājās, cik viņi dzīvoja pie kaimiņienes, un tur tagad... Mums ir skaņi izslēgti, ja? Bet viņi jau nezinās. Bet problēma ir atrisināta un... Tad, kad īsti saremontēs, tad... Tā, ja nav citu jautājumu, tad... Vīrs slēdz. Kas? Tā, visi esam nobalsojuši par, paldies. Tālāk par papildinājumu grozījumu Tukuma novada pašvaldības maksas pakalpojumu Centrāžos. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts. Mēs lēmām novembrī par tarifu Smārdē un uzlikām, kad maksājums ir vienā tā kā maksājumā. Un tas pieaugums tur bija diezgan ievērams, tāpēc sagatavots lēmuma projekts par dalītu maksājumu, kad vasarā maksā šos 50 centus. Un, tāpatās kā Tukumā aprīļa un oktobra mēnesī maksā pēc fakta, un tā atlaide, ja tas maksājums, ko iemaksā vasaras mēnešos, tiek atrēķināts novembrī, decembrī, bargajos apkurs mēnešos. Un koriģēts ir apkurs tarifs. Malkai bija nepareizs summas sarakstīts, jo tā bija tā, ko mēs paši izāģējām iekšēji. Un noņemām 5% rentabilitāti un 2% Kristapja pārvaldnieka alga, tā kā uz īstus tarifu neatiecās. Lūgums ir apstiprināt, tarifs ir, viņš malka ir 2 reizes dārgāk, kā bija pirkta pirms tam vēl dzīvojam ar vecajām novada rezerviem, kad malka pirka par 22 eiro. Attiecīgi arī elektrības un arī darbinieku algas ir cēlušās kurinātāji, kā pēc aprēķiniem redzam, tad pats dārgākā sadaļa ir cilvēks visā. Tad tur nākotnē arī būs jādomā par, kamēr bija cilvēku algas un malka bija lēta, tikmēr malka bija izdevīga, tagad ir jādomā par automatizāciju un pāriešanas kaut kādu citu apkursu veidu. Tā, ja jautājumi, ja priekšlikumi citu nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Paldies, slēdzu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Tad pārstas starp darbiem. Šodien Ivars... Ko te? Es arī tā kā es kaut ko darījis. Kāpēc tā? Nē. Labi, Ivaram šodien tā kā bēdīgais gadījums ir ģimenē. Ivaram ir bērītam jāaiziet, un Imants ir paņēmis nedēļu brīvu, lai varētu nedaudz veselību sakārtot kaut kā pēdējā laikā. Ir tā. Bet tad mēs zinām par šo te, kad ir šis depo uzsākts, līgums ir noslēgts, un notiekās projektēšanas darbi, sazinājās ar nekustiem īpašumiem par šīm 2 ēkām, par ugunsdzēsēju depo un esošo valsts policijas ēku. Tur pašlaik nav gatavi ar mums vēl runāt.
kad varētu sarunas būt tad, kad ir uzprojektēts un sākās kaut kāda būvniecība. Bet es domāju, ka perspektīvā visticamāk šīs divas ēkas nonāks pašvaldībai, abas divas. Un es palūdzu, lai iedod inventarizācijas abām divām ēkām, lai attīstības nodaļa var iziet cauri apsīties šos te ēka eksplikācijas. Un es domāju, ka vienā no ēkām visticamāk, ka pašvaldības policija varētu būt, ka mums jāpārceļ. Tad tur būtu jāparēķina, kā mēs tur varētu izvietot. Es ceru, ka nebūs valstī kaut kādi citas versijas par tām ēkām, jo pretī vajag šīs apkurināmās telpu platības. Sākotnēji runā arī par šīm te garžām, kas ir saucamās buņģas, bet es ceru, ka tās varbūt viņi tur iekļaus iekšā tais apjomos. Bet, kā mēs zinām, jaunajā šeit depo pašvaldībai mēs atteicāmies no ēkām, ja tur bija paredzēts tikai 120 kvadrātmetri. Mēs to nevarējām nosekt tās mūsu vajadzības un piedevām, ja tā būtu mūsu iestāde, tad šais telpās mums vēl būtu jāmaksā valstī noma par to, ka mēs šīs telpas izmantojam. Tāpēc mēs no šī būvjoma izņēmām sākotnēji vārā, tad paliek tikai valsts policija, ugunsdzēsēji un neatliekamā šī medicīniskā. Par skolu tīklu, ja mēs praktiski visu šīs 2 nedēļas esam nobraukājuši pa vietām. Paldies Dacei, Edītei, Mārtiņam, otrai Dacei un visiem, kas brauc līdzi, arī Ingai. Bet, es domāju, ka pagaidām šos te ministra kabineta noteikumus, jo mēs pašlaik skrienam ratiem pa priekšu, bet tad cilvēkiem ir jārunā. Mēs redzam, ka kaimiņi pieņem dažādas lēmumus, varbūt ne tādas, kā sākotnēji ir plānojuši ieslēdz apakaļgaitu. Vakar mums bija saruna par Enguras vidusskolu. Parādījies ir tāds jēdziens kā pieejamības iestāde. Ir kaut kāds tāds formulējums un izrunājamies ar Talsu izglītības pārvaldi par to, kad stāsts ir par šo te Mērsvarga un Enguras vidusskolu. Varētu būt, ka Engure paliek kā vidusskola. Šais noteikumās tiek ierakstītas konkrētas iestādes. Talsos tādas būs Valdemāra pils Roja. Mūsu gadījumā tā varētu būt Engure, kur tiks atļauts vidusskolas sadaļā ar mazāku bērnu skaitu. Bet tas ir tikai viens gadījums no tiem visiem mūsiem, kas mums tur ir. Es iesāku sarunu arī pa Jaunpilu, bet tur sarunā ministrija neielaidās, jo ir mazs šis vidusskolēnu skaits. Gribu pateikt šim, ka pagājušajā gadu vajadzēja to klasi nokomplektēt un varbūt būtu savādāk, bet pašlaik viņi neuzskata, ka Jaunpils varētu arī būt šāda skolas sadaļā. Bet, noteikumi visu laiku mainās, jāsaka tā, vai tur kaut kādas nianses visu laiku parādās, ka mans priekšlikums mēs šo te apli esam izgājuši, mēs esam izrunājuši, bet sagaidām noteikumus un arī pašvaldībai laiks tiek dots līdz pat māja mēnesi ieskaitot, nav tā sākotnēji noteikti šis te noteikumi jāgaida. Jo pašlaik grib, lai mēs pieņemam lēmumus, pēc tam ministrija savijos, tā kā bišķi nav, man liekas, korekti. Tas uz šiem tajā. Tad sabiedriskās apspriešanas vakar Edīte arī piedalījās, mēs bijām Džūkstē, teiktu, salīdzināšu varbūt mierīgāk nekā tad, kad mēs bijām tikko pēc apvienošanās. Cilvēki droši vien, ka līdz galam laimīgi nav, bet man liekas, ka arī tā situācija valstī ir ja tas pats karš ir ievies kaut kādas korekcijas un kaut kā šī saimnieciskās liedzošana veselu saprātu ir jādara. Un varbūt tas sākotnē tas projekts arī, ja būtu tā komunikācija bijis savādāk, būtu ievirzies varbūt kaut kādā veiksmīgāk nekā viņš ir iesācies, bet man liekas, ka vakar komunikācija bija ok un es domāju, ka arī pie kaut kāda rezultāta kaut kādā mirklī tiksim. Tad es ar Juri jau arī bišķi pārnāju par šo te lidlauku, ko es teicu, ka ir interese par investīcijām. Es esmu bijis gan augstsprieguma tīklos, tikšanās sadalas tīklos. Ja tur mums neizdosies atrast versijas, jeb iedot investoram kaut kādas skaidras mājienas par iespējām
nākt un darboties, tad visticamāk kaut kādā šī gada vasarā mēs varētu arī viņu pazaudēt. Bet pie tā strādājam šodien arī pats uzņēmums tie, kas ar Ignitis iekšēji runā ļoti iespējams, ka tur kaut kādas biznesa intereses var saskatīt un kaut kā, jo mūsu teritorija praktiski divas lielās kvotas ir. Viens ir šīs te Vējparks pienāls un otrs Ignitis, kur praktiski ir kaut kādas 450-400 megavatu uz mūsu teritoriju, tā šī jauda ir rezervēta. Bet reizēm ir skumji par to, ka mēs no pašvaldības puses varētu, tā kā mums tā interese ir, bet mēs mūsu lēmumu dēļ mēs varbūt nevaram pieņemt kaut kādas lēmumus, kurš lēmums atdarās kaut kādās citās vietās. Tad par Melnezaru ielu būvniecība visa notiek. Pašlaik temps ir labs, varbūt to, ko mēs pagājušajā gadā nokavējām. Šogad visi darbi notiekās. Neiet pēc plāna, jā, bet darbi notiek, arī to obligāti visticamāk pabeigs. Nezinu, tādas varbūt vieglāk ir jautājumi. Tas budžets liekas pēc mūsu šīs te oficiālās tad sēžam un runājam. Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad man priekšlikums ir balsot par slēgšanu. Pieņemšanu zināšanas. Viss. Dats nav. Tā roku. Tā, slēdzu, Dats balso manuāli, pārējie visi nobalsojuši. Paldies!